Tiešām vēlreiz labdien visiem. Es mēģināšu to savu prezentāciju, teiksim tā, to runāšanas daļu, savu runāšanas daļu mazliet saīsināt uz iespējamo jautājumu rēķinu, jo man vienmēr patīk daudz labāk ar auditoriju komunicēt, saprotot, ko auditorija no manis vēlās. Jā. Mēs esam, laikam, sagatavojuši kaut kādus slaidus, tu varētu palūkt nākamo. Man ir apmēr kādu pogu jāspiež. Izdevās. Šeit ir pamatfakti. Saftehnika ir, ja kāds no jums vēl nezina, vai var ar interaktīvo jautājumu? Paceļiet rokas, kas nezina, ar ko nodarbojas Saftehnika. Tomēr jāstāsta. Tad lasam kopā. Ja? Saftehnika ir mikroviļņu radio izstrādātājs un ražotājs. Mikroviļņu radio latviešu tādā slengā ir radiolinks, jeb tā ir profesionāla bezvadu sakaru iekārta, kura tiek izmantota operatoru biznesā. Ja? Tas ir faktiski kabeļa aizvietotājs. Tipiskākais klients ir mobīlo sakaru operators. Ja jūs brauciet pa šošei, jūs ik pa brīdim redzat mobīlo operatoru torņus. Tajos torņos jūs redzat lielas bļodas. Tam bļodām galā stāv mikroviļņu radio, diezgan bieži mūsējais. Tātad šis te produkts, kā jau es vienreiz minēju, ir kabeļa aizvietotājs. Kādēļ ne kabelis? Tādēļ, kad ir ļoti daudz tehniskas un arī finansiāli iemesli, kādēļ, teiksim, nevajag vai nav iespējams, vai ir pārāk dārgi rakt zemē kabelis starp diviem punktiem. Ja. Tā ir tā lieta. Tad mūsu klienti pamatā ir operatori pa visu pasauli. Ja. Mēs neesam consumer galā, mēs esam profesionālajā galā. Dibināts uzņēmums ir 99. gadā. Tad, kā ir teikts, ka šobrīd mēs pārdodam vairāk nekā 100 valstīs. Vienīgais kontinents, kur mēs neesam, ir Antarktida. Pingvīniem nevajag sakaras. Kaut kā tā. 165, šķiet, ka šobrīd mazliet pār pa 170 darbiniekiem. Visi Rīgā, pamatā visi Rīgā ar dažiem izņēmumiem pārdošanas daļā. Ko vēl mēs varam pateikt? Dažādi certifikāti. Ražojam radio. Šeit jūs redzat, varbūt tūplānā nofotografēts tos radio bieži. Tad tornī viņi ir diezgan augstu. Un nav pārāk labi saredzami. Ja? Tā ir tāda buņģa, tā kā nēģu buņģa, 3 kilogramīga apmēram. Tāds ir tas izmērs un apaļa. Un tad viņi tiek pievienot antenai, ja šeit vienkārši tas radio no mugurpuses nofotografēts. Vēl viens muga bildīt, un tāds viņš izskatās, tad, ja viņi pieskrūvē pie masta, un tā otra puse tam radio ir kaut kāda, nezinu, 10, 20, 30 līdz 70 kilometru tālu. Ja, tas bizness notiek tā datu pārraide tiešās redzamības attālumā. Pats tālākais, ko mēs esam, teiksim, šāvuši, 70 kilometri. Ko vēl es jums var parādīt? Vēl viens muga bildīt. Varbūt es mazlietiņu varu pastāstīt par to tirgu, ja? Un ar ko mēs konkurējam. Galvenais mūsu konkurents ir, jeb galvenie konkurenti ir lielās telekomunikācijas kompānijas. Ja? Ja man būtu, teiksim, sudraba loda viena tikai, tad es nošautu Ericssonu. Ja? Ericssons ir pasaules lielākais telekomunikācija ražotājs, viņš ir lielākais arī mūsu biznesā. Otrs lielākais šajā biznesā, lai cik tas interesanti nebūtu, ir tāds uzņēmums, kas saucās Huawei, ķīnieši. Pēc tam turpatās blakām ir Alcatel-Lucents, Nokia Siemens Networks, NEC, pēc tam virkni mazliet mazāku. Kas nozīmē, kad kopumā tā bilde ir diezgan līdzīga kā, nezinu, Latvijas hokeja
valsts vienībai pasaules čempionātā. Ja? Jebkura komanda, ar ko tu sacenties, ir neizmērojama gan pēc budžeta, gan pēc valsts izmēra, no kurienes viņi nāk, ja? Gan tur pēc atbalstītāju skaita un tā tālāk. Un tomēr kaut kāda jokaina iemesla dēļ tur tā hokeja komanda pasaules 12. atrodas. Tāpat ir ar savu tehniku. Ja? Kopumā mēs esam pasaules ražotāji, teiksim, mikroviļņu ražotāji top 12. Un nu jau nezinu, gadus 7, 8, spītīgi nekrītam no tā 12. laukā. Kas ir noticis tirgu? Ja? Tas telekomunikācija tirgus, lai gan no vienas puses iepriekšējie runātāji teica, ka, ja būtu vajadzīgs kaut kāds drošais patvērums akcijām, tad telekomunikācijas varētu būt viens no tādiem sektoriem, kuri vienmēr visiem ir vajadzīgi un kopumā tas bizness ir drošs. Ja mēs paskatāmies, konkrēti pamēģinam ieurpties iekšā tajā tirgu, konkrēti tādā biznesā, tad tur nemaz tik daudz laimes nav. No vienas puses ir skaidrs, ka tas tirgus, mums ir visiem kaut kāds telefons ar lielāku vai mazāku ekrānu patās, un ir diezgan skaidrs un saprotams, ka tas smartphone uzvaras gājiens pasaulē turpināsies, līdz ar to mums tas aparātiņš kabatā īstenībā daudz mazāk kļūst pa telefonu, daudz vairāk pa datu pārraides iekārtu, un mēs gribam, lai tas datu pieslēgums būtu arvien ātrāks, labāks, lai mēs tur varētu kino skatīties, kas rada zināmu spiedienu uz tiem telekomunikāciju operatoriem. Ir nepieciešams būvēt ātrākus tīklus. Ātrāku tīklu būvniecībā viens no pamatelementiem ir šie paši mikroviļņu radio. Tā ir tā kā labā ziņa. Ja? Savukārt sliktā ziņa ir tā, ka mēs diez vai būsim gatavi maksāt, piemēram, 100 vai 200 latus mēnesī par šo brīnišķīgo iespēju skatīties tos videoklipus. Ja? Un šeit rodās tās pretrunas. Ja mēs paskatīsimies arī ar konkrētiem piemēriem Latvijas tirgu, mēs visi runājam par 3G. Patiesībā tas 3G, ja, tas ir trešās paaudzes standarts, ir kaut kur pilsētas centros tikai. Ja, un arī ne visur. Mēs pabraucam drusciņ kaut kur nostāk vai ieejam kādā šķērsieliņā un atkal mēs pļakši esam pavisam mazajā ātrumā. Šobrīd pasaulē daudz runā pa standartu, kas ir LTE, ja, trīs burtu kombinācija kārtējā long term evolution, ir šī te burtu atšifrējums, tas ir nākamais pa kārtu ātrāki datu pieslēgumi. Realitātē visi runā, neviens nebūvē. Ja? Kādēļ nebūvē? Tādēļ, ka tās ir daudzu miljardu investīcijas, kuras kaut kādā veidā vajadzētu atpelnīt atpakaļ. Savukārt tas lietotājs īstenībā nav gatavs maksāt stipri lielāku naudu par šiem pakalpojumiem. Ja. Līdz ar to tas telekomunikācija tirgus tāds ir, viņš mokās. Ja. Tas spiediens no vienas puses no tā klienta ir, kam vajag lielāku ātrumu. No otras puses viņš nav īsti gatavs maksāt. Ja. Un tādā pašā laikā dažādi veidi šie eksperimentālie datu pārraides operatori, kā lielākais piemērs laikam ir Clearwire, neatkarīgs operators Amerikā, kas šausmīgi strauji aug iepriekšējos 3 gadus, faktiski viņš ir nonācis bankrota stāvoklī. Ja. Kas ir izmesti daudzi miljardi tīkla būvniecībā, ir uzbūvēts jauks tīkls, bet tas klients nav gatavs maksāt, teiksim, to cenu, kura būtu jāprasa par šādu tīklu. Ja. Tā kā tā dzīve tik skaista un rožaina nav, diemžēl, arī telekomunikāciju sektorā. Kas vēl ir noticis telekomunikāciju sektorā iepriekšējā gada laikā? Mēs esam automātiski pakāpušies reitingā pa 2 vietām, jo no tirgus ir pazuduši 2 mūsu mīļi konkurenti. No kuriem zināmākais, starp citu interesanti, es nezinu, vai jūs to ziniet vai nē, ir tāds uzņēmums kā Nokia Siemens Networks. Pāris nedēļas atpakaļ īstenībā notika tāds, īsti man gribētos teikt, nebijis notikums telekomunikācijas sektorā. Nokia Siemens Networks pieņēma lēmumu pārdot savu mikroviļņu biznesu nelielai, apmēram mūsu izmēra kompānijai, drusku lielākam tādam Dragonwave'am no Kanādas. Ja. Un viss tā vaļējām mutēm vēl, kas notiek. Ja. Tas ir aparatūras ražotājs,
izrauj no sava portfeļa gabaliņu, kas ir īstenībā ļoti būtisks komplektējošais gabals, ļoti būtiski tīkla sastāvdaļa, un nedod outsourcingā prom ar visiem inženieriem, ar visu izstrādi, ar visu ražošanu nav. Nokia Siemens Networks ar mikroviļņu biznesu vairāk nenodarbojās. Vēlamilt, jā. Un īsti neviens to nevar saprast. Un ja jūs man prasiet, kāpēc tas tā notika, protams, pirmā ziņa ir tā, ka Nokia Siemens Networkam iet ļoti slikti, jā. Kaut kā viss, diemžēl, gan Nokijas, gan Siemens, tas telekom bizness pēdējos gadus neiet pārāk labi, un komplektā ar šo notikumu, teiksim, Nokia Siemens Networks pasaulē atlaiž apmēram 17,000 darbiniekus. Tur dažādas visādas tādas būtiskas pārgrupēšanās notiek, ja? Bet viens no tādiem secinājumiem vismaz manā uztverē, kas ir noticis, kas notiek pēdējos apmēram 4 gadus telekomunikāciju tirgu, ir tas, ka metodiski pamazām lielie telekoma ražotāji pārvēršas pa operatoriem. Ja? Tas sākās tiešām vienus gadus 4 atpakaļ ar tādu ļoti populāru saukli, viss būs outsourcingā. Un ir ļoti daudz telekomunikāciju operatoru, tā skaitā milzīgi, kuri vairāk neiepērk iekārtas, telekom iekārtas, bet iepērk pakalpojumu. Viņi saka, hei, Mr. Eriksson, tu mums izplānosi, uzbūvēsi un arī operēsi tīklu mūsu vietā. Ja? Un šī piederēs tev. Un mēs tev maksāsim par pieslēgtajiem klientiem, pa minūtēm, faktiski, kas nozīmē, ka šis te ražotājs kļūst pa operatoru. Un, ja kādreiz tas likās, tas ir kaut kāds dažu operatoru runtums, jo kopumā tas ir veids, kā šiem te telekom operatoriem izbēgt no kapitāla ieguldījumiem. Ja? Viņam kapeks pazūd, viņam viss strādā tikai pēc opeksa. Ja? Tas, cik tev klienti ir, cik tev klienti maksā, tik tu maksā arī pa pakalpojumu. Un savukārt ražotājs tiešām kļūst pa operatoru. Un tas ir aizgājis absolūtā, man ir jātais mutis iet, redzēt, kā ir. Ja? Un tas ir aizgājis tādā mainstreamā, ja? Un šobrīd, ja mēs skatāmies, tad pasaules lielākais operators tiešām ir Ericssons. Ja? Pasaules otrs lielākais operators varētu būt tas pats Nokia Siemens Networks, turpatās blakām ir Alcatel-Lucents. Un tad, ja mēs to paskatāmies uz tā, un tie ir globāli operatori, ja? Vairāk tas nav pa valstīm vai vēl kaut kā, bet ir tas, ko mēs domājām, ka viņš ir aparatūras ražotājs, viņš ir kļuvis jau par operatoru. Un tad diezgan loģiski liktos, tad priekš kam operatoram nodarboties ar tādām muļķībām kā aparatūras izstrāde. Un tas pa otru galu tiek mests ārā atpakaļ tirgu. Ja? Un tā ir tā vide, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un mēģinam kaut kā konfrontēties ar šiem te faktiem un izdzīvot. Ja jūs man prasiet, vai es varu kaut ko prognozēt nākotnē, es varu īsā veidā pateikt, ko teica cienījamais panelis stundas garumā šeit iepriekš, nevaru. Ja? Mēs rulējam miglā, mums ir apmēram visibility, jeb teiksim, tas pasūtījuma plūsma apmēram 4 nedēļas uz priekšu. Es jums nevaru pateikt, ar ko man beigsies šis kvartāls, un pa nākošo labāk neprasiet. Ja? Līdz ar to tā ir tāda pati laivas stūrēšana vētrā. Labā ziņa it kā ir tāda, ka līdzīgos vai tikpat nejaukos vai nejaukākos apstākļos mēs dzīvojam pēdējos 4 gadus. Kaut kā esam izdzīvojuši. Es saprotu, man ir jāsaka paldies par uzmanību, tagad jūs jautājumi. Ja? Jā, kamēr auditorija gatavojās jautājumiem, daži ir iesūtīti. Viens ir, ar ko skaidrojums pēdējā laikā strauji SAF akciju cenu kritums? Nezinu. Labi. Nākošo? Iepriekšējo es varu teikt no tādām fundamentālām lietām. Ja kāds pamanīja, mēs izmaksājām dividendes, kas ir apmēram 10% no patreizējā akciju cenas. Pa šiem te apmēram 10% dividendžu izmaksas, ja fiksācijas brīdī arī akciju cena nokritās. Bet tas, es nezinu, tas tev būtu jākomentē drīzāk. Es tā kā muļķis ražotājs. Nepatikšanās iekoties. Kāda ir SAF nelicenzēto datu pārraides produktu freemail potenciāls tavā vērtējumā? Ja potenciāls nebūtu, droši vien, ka mēs neražotu, ja mēs nebūtu ieguldījuši laiku izstrādē un šobrīd arī bīdīšanā tirgu. Tad freemails ir nelicenzētais radio. Ja teiksim, ja pamat visa produkcija ir domāta
operatoriem, kur mēs kā operatori saprotam, teiksim, Latvijas mobilo telefonu, Tele2, Telekomu, tad šis te produkts, kas ir Freemails, ir domāts internetu provideriem. Ja? Tas ir kaut kādu robiņu zemāk, priekš mums tas ir retails, ja? Bet kopumā vienalga tas ir profesionālo pakalpojumu sniedzēja gals. Mēs domājam, ka viņam ir potenciāls, ja, jo ar šiem pašiem smartfoniem, lai cik tas interesanti nebūtu, ar šitām pašām kaštiņām, tā iemesla dēļ, ka ražotāji vienojās un to paralēlo standartu ielika ko? Wi-Fi. Ja? Wi-Fi tirgu ir milzīga renesanse, jo patās ir tā kā pieprasījums, lai nezinu, visos viesnīcās, tur stacijās, vēl kaut kur mājās, galta beigās katram mājās. Ja? Ir šis Wi-Fi pieslēgums. Tā kā, un savukārt šis te Freemaila produkts ir tāds, ar kuru jūs varat pielikt to trubas galu tam Wi-Fi routerim. Ja? Jūs no tā Wi-Fi routera kaut kur tālāk uz tīklu arī ir jāaiziet signālam. Ja? Nevienmēr tā telefona līnija, ja pareizāk sakot, visbiežāk tā telefona līnija, kas jums ir mājās, nav pietiekama ātra, lai nodrošinātu vajadzīgo kvalitāti. Ja. Nākamais, vai Saftehnikas akciju tirgus cena šobrīd adekvāti atspoguļo uzņēmuma fundamentālo vērtību? Nezinu. Okay. Vai jūs ieguldat zinātnes attīstībā un cik lielas investīcijas inovācijās? Ieguldam gan. Mēs piekam dažādos ceļos. Ja? Mēs, protams, paši, cik mums šobrīd ir, mēs droši vismaz kādu 40 cilvēku pāri, ir inženieru korpus, kurš strādā, kas ir tikai uz inovācijām. Jo saprotiet, mēs jau izstrādājam paši šos te produktus. Ja? Ja mēs skatāmies no budžeta, man ir grūti pateikt, 1 miljons Latgadā gan jau sanāk. Ja? Labi, paldies. Kā tika izveidots uzņēmums pašā sākumā, kur un kā līdzekļi tika ņemti? Tas ir stāsts uz stundu. Jūs man nedodiet tik daudz laiku. Bet tas ir garāžas startups. Ja? Sāka klajā laukā 3 veči, pamatā pateicoties Telekomam, jo Didis Liepkalns, kas ir tehniskais direktors un joprojām lielākais akcionārs, viņam lauku mājas ir pie Jaunjelgavas. Viņš aizgāja pie Telekoma ar iesniegumu, gribu telefonu līniju, un Telekoms viņam teica pēc 15 gadiem. Viņš gribēja drusku ātrāk. Tas ir sākums. Tā kā milzīgs paldies Telekomam, saka to publiski visiem.